Labrīt, labdien! Beidziet. Es nevaru, no. Davai viss nomierinamies, viss. Jā, davai, zālē klausāms. Labrīt, labdien! Ja tu stejies, mēs nevaram... Davai viss, davai, tagad pa īsto, jā? Sarunāts. Labrīt, labdien, labvakar! Sveiciens visiem manā kanālā. Kā jūs redzēt, kas man ir uz galda? Es sev nopirku 3D printeri. Jā, vecs. Es pat īsti nemaz nezinu, vai viņš strādā. Cena bija salda, bija jāņem. Nāca līdz, protams, pats printeris. Ender 3V2. Cena bija ļoti laba salda. Tā cena bija tik, cik izmaksā aptuveni šie filamenti vai šitie materiāli. Pērkot gandrīz jaunus, pat lētāk. Ja, man šeit nāca, tā teikt, 5 pilni, viens iesākts. Ja. Un teiksim tā, 15 eiro par katru varētu dot. Ja. Tātad tas ir tas, kas nāca līdz lietotājiem. Ja. Vēl, protams, es nezinu, vai viņš vispār strādā, jo uz šitās asas, kas te bija Y-as, šitā Y-as laikam, ja, bija pārplīsis jau uzreiz pērkot, teica, ka, pārplīsis šitais strīķītis, ja. Un, protams, arī paskatoties uz šitā, te jau ir ielikts kaut kāds aftermarketiņš, jo reku tur ir skrūvītes, varat redzēt, ja. Un teiksiet, priekš kā mēs šitādu vecu ņēmu, būtu paņēmis kaut kāds bambu lābu, vēl kaut ko tam līdzīgi, teiksim tā, tagad nedēļu pie manis ir man 2 meitas, un bija domā viņas piesēdināt pie datora, lai vismaz kaut ko iemācās pie manis mājās, pie datora uzprojektēt un redzēt, kā var mēģināt uztaisīt kaut kādu mantiņu. Kā sanāks, nezinu, jo pirmais es nezinu, šitais vai strādā. Rekur es jau pasūtīju gan uz X-as un gan uz Y-as šos te. Tas ir tagad arī praktiski ir jāpieliek. Tad mēs viņu pirmo reizi ieslēgsim un redzēšu, vai viņš vispārībā strādā. Tātad, kas vēl nāca viņam komplektā? Rekur, ko cilvēks vēl ir iedevis līdzi. Ja. Kaut kāds kabelīts. Tie, kas jau zina jo šis modelis ir ļoti vecs. Viņš ir ļoti vecs, jau kaut kādi 4, 5 vai ne visi 6 gadi. Es nemaz nezinu, tur jāpaskatās. Te kaut kur nerakstās, kura gada ražojums vai kaut kas tam līdzīgs. Nav nejausmas. Bet jebkurā gadījumā labāks par parasto, jo šitam ir var nospriegot X un Y-as trosītas. Tā, kas te nāk komplektā? Tā, komplektā, skatos, te jau ir nomainītas atsperītes. Rekur vēl ir atsperītes. Jā. Nezinu, kaut kāds spriegums pašai vannītei. Rekur oriģinālās arī ir iekšā. Tad nāk galviņas 0,8. Baiga lielās galviņas, vesela čupiņa. Tāda viņš vēl iedevis līdzi, ir 0,2 galviņas līdzi. Tāda vēl ir līdzi. Tā, pagad tās atspērs, jā. Pagad kaut kāda galva ir līdzi, kurā ir ieskrūvēta 0,4. Jā. Jūs jau labāk ziniet, kā viņas visas pareizi sauc. Es vēl tikai pirmo reizi kā nekā ar kaut ko tādu. Tā kaut kāds nezināms stiprinājumu, kas tas tāds ir, es nemaz nezinu. Ja kāds atpazīst, droši sakiet, kas tas ir. Nezinu. Tas arī ir. Atslēdziņa kaut kāda. Ja. Tā noteikti semniecībā noderēs. Tā, rekur vēl ir, vecās galviņas kaut kādas beigtās.
Tā, kas mums te vēl ir pa galviņām? Kas pa izmēru? 0,3. 0,3. Paskaties, kas mums vesela kolekcija ar galviņām, Johaidi. Ja. Tā, kaut kādas cita materiāla galviņa. 0,4. 0,4 veselas 3. 0,2. 0,2 viena. Tā šitās laikam droši vien dārgas. 0,3. Karoči. 0,2, 0,3, 0,4. Šī tādas. Tā. Kaut kāda ļoti melna. 0,4. Ok. Tās laikam jau ir lietotās. Tā, nu un atsperes. Jā. Nazītis un 7 atslēdziņi. Tas ir tas, kas nāca līdz. Un viņš viss, protams, ir ar putekļiem. Jā. Viņš viss ar putekļiem, jo viņš ir stāvējis nepārāk ilgi. Nāca arī komplektā līdz atmiņas kartiņa, kurā bija kaut kāda modelīši. Tos mēs nemaz neskatīsimies. Nē, labi, es paskatījos, bet nu, kaut kas tāds vienkārši. Jā, te vēl kaut kādas printēšanas pēdas ir palikušas. Loģiski, ka viņš ir lietots. Tā, nu ko. Tad jākrām jau virsū as. Tā, nu ko, kungi dāmas, pacēlu galviņu uz augšu. Izskatās, ka šitais mums būs jānoskruvē. Tur ir kaut kas aizķepis. Noņemsim. Vajadzētu šitā korpusiņam nonākt viegli nost. Jā, kungi dāmas, skatieties. Reku, te vēl ir no sāna. Sānā ir piestiprināts automātiskais līmeņotājs. Tas jau būs liels plus. Tas man būs liels plus. Īkšķus kameras cilvēciņam, meitiņai. Tā, kurš pateiks, kā šito dabūt nost, nesalaužot? Aizmugurēji skrūvīt, ja? Tā, mazais seškantis man bija. Man liekas, ka nebija mazais seškantis, ja? Nebija, ne. Ok. Tā, tur mums vajag mazās seškantas. Tā. Tik ilgi nevajag. Tā, nu ko. Wow, cik netīrs viss ir. Nopač kāds viss. Šausmas. Šausmas. Aha. Te ir 2 ventilatori. Reku, te ir iekšā ir 2 ventilatori. Šitajā karpasiņā, redzi? Viens ir te, un viens ir te. 2 venčiki. Ok. Bet šitais ir netīrs dikti. Tā, un skatoties uz galviņas, esmu sapratis, kam ir šitais paredzēts. Un reku, šitajā te vietā. Dziet, tur viņš ir. Un te man viņš ir detaļā. Skati, man uzreiz ir par rokai, vai nav? 7, 6. Perfekti. Ko 6 atslēdziņi? Nu, kas tad? Kāpēc? Nē, nu 7 ir pa lielu. Tā nesaprata. Viņi tā kā nāk atsevišķi tās galviņas. Nu, tā viņam pēc idejas ir jāskrūvējas vaļā. Vai arī vajag kaut kādu lielo atslēdziņu te virsū turēt. Un tad mēģināt skrūvēt vaļā. Visdrīzākais, ka tā, ja? Nu, ko tad man ir jāmeklē bībnērs? Tā, vai kaut kā izmērīsim, cik man vajag. 20 atslēdziņu. Nu, karači 20 atslēdziņu jāatrod. Pieturam to galviņu. Dubls 2, ja? Yes. Tā, 20 atslēdziņu. Jā, bet 20 es nedabūju, bet dabūju 21. Vai, tā vajag šitā pusē. Tā, 21 būs te. Un tad 6 šeit. Jā. Ne tas. Un cerēsim, kad nesalauzīsim tagad. Nu ko? Tagad ir
Tiesības mirklis es salauzīšu. Kas tur notika? Pagriezās? Es neredzēju. Jūs redzējāt, kas tur notika? Manuprāt, pagriezās. Pagriezās? Jā. Ir, jā? Griežas? Kā jūs? Es neredzu. Jā. Tur griezās vai negriezās? Ko jūs? Ir vai nav? Vai visu salauzām kaut ko? Kas tur īsti ir? Nu, redzējāt? Griezās? Kungi dāmas, atrakstiet. Čau tā nevar saprast. Nu, ko? Mast ir. Salipušais dzīvnieks. Jā, nu, šito pašu mēs necīnīsimies. Tas būs pie izējiem. Te izskatās, ka viss ir ļoti nopačkāts. Kā viņu ārā dabūt? Laikam ne tā, kā es tagad darīju. Tā, ko šitais dara? Šitais ir tapiņa kabelēm, vai ne? Nu, davai, izņemsim ārā. Nu, un kā viņš jāņem ārā, es nemaz nezinu. Man bail, ka es krilnies kaut ko salauzīšu. Nē, kaut kas te nav riktīgi. Kaut ko es nepareizi daru, kungi. Es kaut ko nepareizi daru. Tā, izdomāju, ieskaroju atpakaļ to pašu netīro melno. Es domāju, atstāšu pagaidām to pašu, vienkārši paskatīšos, jo šito nezinu, kā es dabūtu ārā viņu to melno filamentu. Un tad man ir doma viņu ieslēgt, uzsildīt pa galvu un tad izvilkt šito astīt ārā. Nu, jūs rakstiet, vai tā vajadzēja darīt, vai tā nevajadzēja darīt. Tādēļ uzliksim jaunas šitās striķus. Tā, šitais man ir augšai izmērs garums. Tad es nezinu, kuru es tikko izņēmu, es nav nejausmas. Tikko izņēmu īsāku. Īsāko es izņēmu. Tā, tad tas būs vidū. Īsākais būs vidū. Ja. Paņemsim šito, piemērīsim. Un šitais ir perfektā garumā. Perfekti. Nu, ot, un tad šis ir te. Tā. Izbāzīsim viņu cauri. Tā. Reku te. Očite te. Očite te. Izbāzīsim tur cauri. Kaut kā nebūtu. Tur. Nu, tur ir. Tad viņu riņķīju šitam zobratiņam. Nezinu, pa kurien jūs redzēsiet paukšu visdrīzākais. Reku tur. Kaut kā nebūtu uz leju. Tā. Ja kaut kā savādāk tas bija jādara, droši rakstiet. Man tā teikt ir ņebumbum, ko es te daru. Tā, kaut kas neiet, kaut kā neiet uz leju. Neiet uz leju, draugi, jau. Neiet uz leju. Tā. Tā. Labi. Tad bija šitā jādara vai nebija jādara? Kāpēc man liekas, ka tā bija jādara? Citādi mēs te neko neizdarījām. Neizdarīsim.
Varbūt jā, varbūt ne. Nav jausmas. Nē, nesanāk. Tagad nu labi, jā, jau cērā. Tā, pagaid, es viņu atpakaļ nedabūju. Stop, paga, stop. Jā, nu davai nāc ārā. O, iznāca? Iznāca, ok. Nu re, kur ir? Viss ir kārtībā, Bija jāizjauc, redzēji? Tā rullītis labi kustās. Tā, tātad tas ir šitā. Ok. Tātad bija jāizjauc, viss pareizi. Tā. Redzējāt? Jā. Šitais te vietā. Paldies. Tā viņš šitā bija. Šitā te. Tā. Šitā skrūvīte bija šitajā pusē. Šitais bija? Tieši tā. Nē, bišķi lielāks. Es pārāk stipri nevilkšu. Savādāk, man liekas, nebūs labi. Tā, ok. Tā tālāk. Tālāk šita viducītī tā, cik es skatījos. Te ir jāuzāķē vienkārši. Reik šitajā šķirbiņā. Šito šķirbiņu redzi? Šito te. Jep. Šito redzi? Šita, man liekas, ir vienkārši šitā te. Hops. Un šitajā viss pusē tas arī viss. Baigi vienkārši, ne? Tajā pusē ir baigi vienkārši. Viņš arī uz leju. Tā. Tagad man vajadzēs tevi ir šitā zobrata viņu dabūt. Tā. Kā nebūtu. Nāc. Jāhaid, nu bāc, gandrīz bija. Avā, re kur ir, jē! Tā, mēs šeit uz šito pusi dabājām, tagad mēs uztaisīsim cilpu. Un šitā te. Ļoti labi. Nu, viss. Pauze. Tā, un te arī tas pats. Ļoti vienkārši. Bums. Gatavs. Jā, bet kas mums vēl ir? Ko mēs vēl redzam? Viņš vēl nav nospriegots. Ļurīgs, ja? Tāpēc mums ir šis, ar kuru mēs to paņemsim smuki nospriegosim. Ja? Cik daudz vajag, es nezinu. Cik viņš ir jāspriego, es nezinu. Kā saprast, ka pietiek? Ja? Nu, kā saprast, kā pietiek? Šitais pietiek? Varbūt. Tagad pietiek, man liekas, kad ir tas dzin, tad pietiek. Tā. Augšā esam beiguši. Nomainīsim arī apakšā šo te, jo šita spriegojot, kur piemēram šo esošo, ja, varētu jau mēģināt ieslēgt viņu arī ar to pašu. Bet šeit viņš ir līdz galam, un šitā trosīte ir tāda neriktīga. Tāpēc mēs viņu mainīsim arī. Nopirkts ir. Tāpēc arī mēs viņu mainīsim. Šīs gals ir jānoskrūvē nost, lai vieglāk un ērtāk. Tad te ir, laikam, vēl lielāku seškanti vajag, šis jau es nedara te. Bet man ir tas mazais komplektiņš, kurā ir vairākas mazās, un to es visdrīzākais te arī šitam printerim atstāšu. O, čiks. Un šito vaļā. Ja. Jūs neskatieties uz manām salīmētājām rokām. Cīnījos ar kondensātu vakardien. Jā, bet kā var neskatīties? Tas ir par netīru. Cimdus neuzvilku. Atkal komentāros rakstīs, strādāja atkal bez cimdiem.
Strādāja bez cimdiem. O. Skaisto, redzēji? Viss automātiski notiek. Tā. Jā, bet tev vajadzētu nomazgāt tiešām rokas. Ev, davai šito gan es nebija jādzird. Tā. Tā, kā lai tur tiek tagad klātī. Bet laikam nāksies birsum skrūvēt nost. Jo tur tas tajā pusē arī vēl jātiek klātī. Jā. Ja tur arī jātiek klātī. Tur mēs netiksim. Labi. Cik es saprotu, virsmu skrūvējās ar šitam. Uzreiz skrēja. Man patīk, kā tur iegriežas. Iegriežas, jā? Tā kā fidget spinnerīts, jā? Nu ko, tagad bišķi nostāk. Nostāk un augš. Nu, pacelsim nost. Mierīgi. Ceļam nost virsmu. Sildīšanas virsmu. Prātīgi. Do not touch. Hot zone. Ja? Un tad, kad būs arī printēšana, tad jūs arī neestiek. Nu, ot, mēs tagad tiekam klātī tam, ka mums vajadzēja tikt klātī. Tas mums ir. Tas mums ir. Tas mums ir. Viss. Nu, ko, mēģinām slēgt iekšā? Jā. Nu, ko, kābeļi. Elektrības kābeļi. Aizmugurē iekšā. Gatavs. Tā šeit ir izslēgšanas poga. Un to mēs Nu, cerams, ka strādās. Nu ko? Bet jāizlēmi, ko taisīsim arī. Mēģinam. Tā, es nezinu, cerams. Tā, kas tur bija? Kontrol. Kāds kontrol? Level. Kāds level? Level? Nu? Viņš dara? Nu? Nu reku uz Z, uz jautājumu zīmēm. Nu tad davai, brauc lejā. Tikai nesaka, ka kaut kas neiet. Viņš uz leju neiet. Kāpēc viņš uz leju neiet? Par augstu bija uzlicis, tāpēc nestrādā. Varbūt kaut kādam reku mīnusu rāda. Kāpēc viņš rāda mīnusu? Tā labi. Tur viņš rādīja mīnusu. Tu vari paiet nost. Spiedām uz šitā te. Tātad, nu jā, printēšanas izmērs 23 uz 23 un 25 augstumā. Tas ir vispārībā, tas ir reāli, nu, ko tu tur izprintēsi, tur neko neizprintēsi. Ja es uzlieku šeit, un tā arī ir. Bet, nu, visdrīzākais pie pašas maliņas viņš nevarēs izprintēt. Jo bēdz ir, guldi ir 23, pat mazāk ar pusi. Pat reāli mazāk. Nu, kaut kā tā. Neko lielu nevar izprintēt, tas ir skaidrs. Nu, kaut kā tā. Nu, mazums nevienam nav. Man arī nebija. Tā kā pētīsim, skatīsimies. Uz Z es tiku. Vienkārši aizgājām
aizgāja, tā, tiksim, atpakaļ. Jā, nu, bez ārā, kad nav touchscreens, tas uzreiz pirmais bija, kad pirksts nospiežot šo levelu, nekas nenotika, bet tad es aizgāju vienkārši uz prepare, un tad es nospiedu move. Es nospiedu move. Ko es izdarīju? Extruder? Kas ir extruder? Is too low. Sapratu. Ok. Tā. Tā. Karoči. Ko es izdarīju? Auto home varbūt es uzliku. Vai es neatceros. Kaut ko es no šitiem uzspiedu, un tad viņš aizgāja smuki uz leju. Ietapoju, un viss. Nu, tagad vajadzētu kaut kādu modelīti maziņu dabūt. Nu, rīktīgi maziņu, nezinu, kaut kādu pogu, bikšu pogu reāli izprintēt. Un neko vairāk pagaidām. Ko jūs sakat? Rekur pat ir rakstīts 0,222 mm un nozls 0,4. Es ceru, ka tur tāds ir virsū. Pieņemsim, ka tas tā ir virsū. Nu ko? Mēģināt izprintēt savu uzrakstu? Nezinu. Mēģinām? Izskatās, ka varētu būt 16 minūtes. Ko jūs sakat? Sanāks vai nesanāks? Es domāju, mēs pamēģināsim pareizi. Mazie skatās pirmizrādi video, tikmēr mēģināsim palaist kaut ko uz printeri. Saglabājam darbu iekšā. Tā. Kas man jāuzspiež back, ja? Kaut ko print. Un, kas mums te ir? Kur ir? Šitais, ja? Rekur ir. Rekur manējais S. Eriksson, 16 minūtes. Ko viņš darīs? Cerams, ka viņš neiebrauks galdā. No. Tā, viņš saprata, kur ir galds. Ok. No. Varbūt vajadzēja kaut kādu prehītu vai kaut ko tādu, ko viņš dara. Tā, rekur. Tā temperatūra kāpi, paskaties. Tagad kāpi temperatūra. Viss strādā. Tu gribi teikt, viņš taču neprintē, viņš taču neskarās pie galda. Halo? Viņš domā, ka viņš printē? Paskaties, viņš domā, ka viņš printē. Bet viņš nav pieskāries pie galda. Viņš domā, ka viņš printē. Kā viņa Viņš domā, ka viņš printē. Nē. Stop. Confirm. Viņš domāja, ka viņš printē jau. Pagā, kā tas sanāk? Stop. Ko? Ja nepoņel. Kas tagad tur notika? Nesapratu. Es sākumā izdomāju uz prīhītu aiziet. Un pamēģināt tad aiziet uz printēšanas sadaļu. Noformatēju SD kartiņu un ieliku pa jaunam. Nu ko, mēģināsim. Tā. Uzsilis viņš ir. Pareizi. Nodāju. Back. Print. Take. Nu. Ko tu darīsi? Rādi. Nu, ko tu darīsi?
Tas ir viss. Nu, ko viņš darīs? Viņš neko nedara vairs, man liekas. Mēģināt roku paspīst to filamentu, bet ne. Bet nebūs. Es domāju, ka nekas nebūs. Nekas nenotiek. Kaut kas viņam nepatīk. Nu, tūlņās viņam jāsāk printēt, bet viņš neprintēs. Skatāmies. No. Redz, ko viņš dara. Viņš neko nedara. Viņš vispār neko nedara. Nu, viss. Dzē. Viņš neko neizdarīja. Un viņš sāk atdziest. Es nezinu, ko viņš grib no manis. Kraču kašķeks bija. Pēc tā kašķeka viņš uzsilda nozulu, uzsilda bēdu. Un neko viņš nedara. Pilnībā vairs neko nedara. Ko viņš grib? Vispār nav saprotams. No tāda mana pirmā pieredze ar šo printeri. Varbūt kādam tepatās blakus ir lielāka pieredze. Es varu paņemt savu printerītu un aizbraukt pie jums. Tepatās Valmierā, nezinu, Rubenē varbūt. Varbūt kādam ir kāda sajēga no viņa vairāk nekā man. Nu, gribās kaut ko izprintēt sīkajiem. Un kas sīkie kaut ko izprintē. Nu, totāls fails. Tā kā, draugi. Ja jums šit ir zināšanas, ko un kā un kas un kā viņu dabūt dziesmā, un varētu piebraukt pie jums ar viņu, nu, padodiet ziņu. Tas arī šoreiz būs viss. Pamēģināju dažādus variantus, visu kaut ko, dabūju viņu pie kaut kādas kustības, bet tāpatās man ir maz zināšanu, ko un kas un kā dara. Internetā, protams, var skatīties un pētīt. Jā, es jau arī to darīju. Bet es domāju, ka tur, man kameras otrā pusē ir cilvēki, kuri šito aparātu zina no galvas, katru niansi. Varbūt viņš ir defektains. Tādēļ uzrakstiet, kur jums ir ērtāk, vai no Facebookā, nezinu, WhatsAppā vai, nezinu, no e-pastā, tas jau būtu baigi. Labāk WhatsAppā uzrakstiet, no kurienes esiet, varbūt tepatās no Vidzemes tiešām, un būtu forši saskrieties un kaut ko izprintēt. Šoreiz visdrīzākais šonedēļ nesanāks ar mazajiem. Diemžēl neko izprintēt, jo es nezinu, rītdien es pie viņa varu piesaisties, bet ir jāsaprot, kāpēc viņš sākot printēt, viņš no gultas ir ļoti liela attāluma. Nu, tas ir gulta, tas ir šitais. Jā, šitā virsma, cik es sapratu, tā ir gulta. No gultas liela attāluma viņš to... Jā, bet tad, kad es uztaisu uz asis kaut ko paņemos, viņš nedara vispār neko. Nu, karoči, vajag palīdzību. Tā būs labāk. Kamēr es viņu neesmu salauzis vai ar galvu viņu iebraucis gultā. Nu, kaut kā tam līdzīgi. Eksperimentēt gribu. Ja mazums kādreiz kaut ko vajadzēs, zin kā plasmasiņus paprintēt pašam, vajag plasmasas paprintēt, gribētos. Un, jā, vismaz saprast, ap ko grozās lietas. Nu, tehnika, teikt. Kas notiek katrā, tur, nezinu, erora momentā. Gribētos saprast, nedaudz iemācīties, jā. Nu, kaut kā tā. Es domāju, tas šoreiz arī viss. Neizmirstam uzmest īkšķi, nu, piesakojam.
Un mazums sanāks kaut ko izprintēt, iemācīties ar viņu strādāt vai ar kādu citu printeri. Bet printēt gribētu. Kaut ko es paprintēt gribētu. Un sīkiem gribētu paprintēt, mantiņas paprintēt. Zin kā? Nu, tas arī šoreiz viss. Tā. Tiekas, ka tiekas. Nu, vismaz kāds strādā. Pamēģināsim kaut ko ieraudzīt.